sapulces laiks tuvojas beigām, tad aicinu klātsošos šo sabiedrisko organizāciju pārstāvjus varbūt parakstīt tādu kā nelielu vienošanos, kā veidot politisku spēku. To, par ko mēs jau runājām, un tas būtu tāds iemesls arī mūsu kopīgām aktivitātēm. Jo ir jāpopularizē idejas, ir jāpopularizē topošā organizācija un ir jāpopularizē arī cilvēki, personu vārds uzvārds, personu sejas, kas ir nobrieduši tik tālu, ka ir nolēmuši iet politikā un tos mērķus, tos nodefinētos mērķus īstenot dzīvē. Jo, ja nebūs cilvēku, kas iet politikā, visi mūsu nodefinētie mērķi ir un paliks tikai uz papīra. Tātad jābūt cilvēkiem, kas iet politikā un to visu īstenot. Tad aicinu klātsošos nākt un apliecināt par parakstiem tad šo savu mūsu kopdarbību. Nāciet. Naudas ziņā ir tā, ka telpas izmaksā katru reizi 5 € stundā, tas ir 10 eiro. Brīdi mūsu aktivitātes tādas, kur mēs esam spējīgi plus mīnus pa nulēm apmaksāt tikai šīs telpas. Vairāk viņš. Aktivizēs ar panksniem, tad vietījā kopā.
tam, jā, pēc tam uztaisīs. Tad ir, nu, tādas tās lietas. Nu, šoreiz arī cilvēki, kas vēlas, teiksim, izteikties kādu pārtiecīgu tēmu, ja tādu pašu veidu, kā šodien, tā arī varam turpināt. Maksimāli īsts tāds, teiksim. Iznāca pagari, bet, nu, es vienkārši... Jā, tur vajag rediģēt, jā. Andrij, Jā. par alternatīvu naudu parunāt. Negrib? Varam, jā. Ir minūtītes, lai Bez kameras. Bez kameras, jā. kamerās sēdinās, bet... Tātad, Andrija vārdi, mēs gadiem ilgi cīnāmies par labāku nākotni. Tātad mēs neatkarīgi, kurās partijās tāpat cīnāmies, tāpat, tā saka, šķērs laužam un domstarpības un viens uz otru gāžam dubļus un tā tālāk, bet kā vezuns kā nekustam ir. Tātad es gribu parunāt par alternatīvu naudu, ko es jau, tā saka, šito naudu, nu, šito vajām mazliet pārējumu. Tātad visai alternatīvai naudai jābūt apakšā ir segums. Tad mēs visi esam mūžu strādājuši, tad uz kaut ko darām. Igors tur pusneņas tīra, Andris mājas ceļ, es vēl kaut ko, es esmu pensionās, saņem pensiju, tātad, bet arī zemkopis es. Tātad mums visiem kaut kas ir apakšā, ne? Šitas biedrības ved uz Valmieru savus mantiņas, vai ne, labdarību nodarbojās, vai ne. Tas viss maksā. Tad neatkarīgi no tā,